Šis būtu tā kā turpinājums par LED lukturi Volkswagen, kur es tur izjaucu. Gribējās interesi pēc pastīties, cik viņš oriģināli maksā. Nu, protams, oriģinālā cena man baigi tur nepārsteidz. Es arī tā domāju, ka būs 450 eiro maksā šāds aizmugurējais lukturs oriģinālā izpildījumā. Nu, nezinu, kāds tur zelta skaidrs. Protams, tur kaut kāda mikroshēmas ir iekšā un varbūt arī laikam procesors bija kaut kāds plats, bet nu labi, jautājums, protams, kas tur tajā visā maksā to 450. Bet ne par to. Izrādās bija analogs arī pa 250 Magneti Marelli. Un tas analogs, nu es teikšu tā, Magneti Marelli vairs nav tā firma, kas bija agrāk, un tagad tur pako, man liekas, visu, ko var dabūt pa lēto, to arī samet tajās kastēs. Nezinu, īpaši tie benzīna sūkņi vispārējais, tas vienkārši drausmīgi kvalitāte. Bet tad man nonesa jumtu. Kad es pastījos vēl vienā vietā. Ir tāda firma Ulo. Viņa ražo vācu firmu, viņa ražo aftermarket lukturs. Es nezinu, vai viņi kaut kur liekas arī oriģināli virsū uz rūpnīcā, bet katrā ziņā viņa ražo, un man liekas, ka diezgan kvalitatīvs. Kaut kādām smagām mašīnām tur es redzēju, ka aizmugurējā lukturi ir šīs firmas. Bet ne jau tas ir tas stāsts. Stāsts ir cenā. Kā šis lukturs var maksāt 68 eiro? Tur ir plates kādas 3 iekšā diodes, mikroshēmas, tur ir kaut kāds procesors. Un tagad salīdzinājumiem Passat B5 lukturs pirms facelift 64 eiro. Šitas lukturs depo ražojums, viņš sastāv no jēlas plasmasas. Tur nav nekā, tur pat par to naudu nav šis te spuldzīšu turētājs. Tas man vienkārši nones jumtu, kā var būt tā, ka šīs lukturs ar diodēm maksā tikpat, cik šāds te lukturs. Nu, es nezinu, iespējams, ka tas ir kaut kāds dīvains izņēmums, bet tajā pašā laikā liekas dīvaini, kāpēc Magneti Marelli, kas ir, nu, principā tāds pēc Ķīnas hlams, maksā 250, un šitās firmas lukturs maksā 68 eiro. Un tā vēl ir tā kā cena, nu, kā lai pasaka, no malas ejot, jā. Tur, es domāju, kaut kāda laba atlaida viņiem vēl tur vispār droši vien 60 eiro. Nu, kaut kādas anormālības.